Kārtīgs latvietis gandrīz vienmēr sirdī ir sapņojis par siltu un mājīgu koka namiņu, jo koks, ja vien to būvniecības procesā nesagandē, ir tiešām Latvijai raksturīgs būvniecības materiāls, ko mēs pazīstam jau no tēva laikiem. Patiesībā zaļa būvniecība jau ir mūsu tradīcijās, un izpratnē par to, ka mājas būvniecībā nepieciešams izmantot dabīgus materiālus, mēs noteikti esam tālāk par vidusmēra amerikāni vai eiropieti. Man liekas, ka latvietis ir šajā ziņā daudz zaļāk domājošs nekā vidēji eiropietis. Tajā pat laikā varbūt Skandināvi vienīgā mums var sacensties šajā izpratnē par to, kas ir labs materiāls, kas ir slikts materiāls, kādai mājai īsti vajadzētu būt. Ja? Jau šobrīd ir zināms, ka Eiropas Savienībā aptuveni 40% no vides piesārņojuma veido tieši dzīvojamo ēku komplekss. Attiecīgi, gan sarežģīta rūpnieciska materiāla ražošana, gan arī šo materiālu transportēšana lielos attālumos rada papildus vides piesārņojumu. Tāpēc, lai arī viens no mums atbalstītu Eiropas parlamentā pieņemto dokumentu kopumu, kuras mērķis ir par 20% samazināt kaitīgo izmešu daudzumu līdz 2020. gadam, arī mums vajadzētu izvēlēties tepat Latvijā pieejamos dabīgos būvmateriālus. Cilvēki jau šobrīd labprāt atgriežas pie vietējiem resursiem. Koks un akmeņi mums būvniecībā ir jau pazīstami no seniem laikiem. Arī niedru vai koka lubiņu izmantošana jumta segumam atkal nāk modē. Taču nu pat aizvien vairāk zaļi domājošo latviešu aizdomājas arī par mālu un salmu izmantošanu būvniecībā. Perfekti dabīgi un arī viegli pieejami vietējie materiāli. Es ar lielām šobrīd raugoties uz visu to, kas notiek būvniecībā un ekonomikā, es skatos ar lielu cerību uz salmiem. Patiesībā, tāpēc, ka, lai gan tas varbūt skan smieklīgi, bet salmu tādas tradicionālas būvniecības metodas, kā salmi, māla, kleķis un skaida betons iespējams atgriezīsies ātrāk nekā mēs to varētu iedomāties. Tāpēc, ka tās gluži vienkārši tie ir vietējie materiāli, ekonomiski paņēmieni, kuri vienkārši jāatcerās, tas viss Latvijā jau ir bijis un nav nekādas problēmas. Salmu mājas kļūst aizvien populārāks visā plašajā pasaulē. Lēts un izturīgs materiāls ar labām siltumizolācijas īpašībām, brīvi un viegli pieejams visā Latvijā. Jāapmet vien ar māliem un siena gatava. Latvijā vairākas šādas mājas, kas būvētas no salmu ķīpām, jau ir uzceltas, un ir zināma virkne ar cilvēkiem, kas vēl plāno to paveikt. Salmu mājai, kas ir būvēta no kvalitatīvu rudzu salmu pareizi sasietām ķīpām, sienas siltuma pretestība ir U vērtība, respektīvi 0,15, kas ir tikai pusotra reize, varbūt sliktāk nekā šai mājai, un faktiski nodrošina zema enerģijas patēriņa ēkas standartu, jā, kuru var apkurināt ar malku, jā, un būvēt faktiski pilnīgi no vietējiem materiāliem. Māla apmetums, viņi ir pietiekoši ugunsdroši patiesībā un silta, un nekādas problēmas. Otrs uzmanības vērtais dabīgais vietējais būvmateriāls ir nu pat jau pieminētais māls. Ja kādam īpašumā ir mālaina zeme un nav grūtību sagādāt arī salmus, tad zaļa būvniecība ar zemām izmaksām var sākties. No māla var veidot ķieģelīšus, mālu var sajaukt vienā masā ar salmiem, izveidojot teju betonam līdzīgu masu, ko sauc par samanu. Un tālākais jau ir vienu roku veiklības un personīgās izjūtas jautājums. Protams, vien neaizmirsīsim, ka salmu un mālu mājas gadījumā pamatkonstrukcijām tiek izmantots arī koks. Nākotnes parkam nav šaubu, ka Latvijā var uzbūvēt zaļu un ekoloģisku māju, izmantojot salīdzinoši lētus, dabīgus vietējos materiālus. Atliek vien kaut nedaudz par to pašiem painteresēties. Pirmais etaps, par ko mēs runājam šeit, tad materiāli, salmu jumti, koku siena segumi vai guļbaļķi vai materiāli, kas nav ķīmiski vai kā citādi aktīvi, kas neiedarbojas uz cilvēku. Tā izpratne jau mums ir. To jau mēs vairums latviešu saprotam. Jā, tas mums nāk jau no pagātnes. Tagad otrs solis - samazināt savus tēriņus, un tas arī loģiski ir saprotams, jo īpaši krīzes laikā, un vēl nedaudz palūkojoties atpakaļ, kā tie rēķini mums lidoja gaisā, burtiski lidoja, augot naftas cenām, enerģijas cenām kopumā. Tā izpratne arī jau ir atnākusi, un tagad vēl ir tā izpratne par to, lai mēs pārējos, tad visu vidi, sev apkārtējos, valsti, planētu pasaudzētu. Arī dzīvojot, tērējot un atrodoties savā namā. Pēc skata glīta un vienkārša māja, tomēr tā nav tik parasta, kā varētu šķist. Lielkalnu māja, kas atrodas netālu no Rojas, ir ierindojama pie pasīvajām mājām, kas citur Eiropas Savienībā jau ir visai izplatītas. Kas ir pasīvā māja?
To, lai skaidro pats mājas īpašnieks. Vienkārši izskatoties, pasīvā māja ir māja fufaikā. Māja, kura ir ļoti labi noizolēta. Līdz ar to mēs viņu apkurinot nesildam pagalmiņu, nesildam debesis. Mēs patērējam siltumu tikai tik, cik vajadzīgs, un neko nezaudējam. Ar zemes enerģijas mājām ir tas, un tām ekomājām ir tas, ka notiek spēle ar būves masivitāti. Un jo masīvāka tā būve ir, jo tās sienas ir biezākas un no tādas blīvākas, jo tā māja ilgāk spēja to noturēt to siltumu, vasarā attiecīgi atkal viņa var to vēsumu noturēt. Ja? Un tur tā spēle notiek ar tām inercēm visām un tā. Šai mājai ir ļoti labi nosiltināts un vairāk kā pusmetru biezas sienas, ļoti kvalitatīvi logi un labi siltināts jumts. Tas viss veidots ar nolūku maksimāli samazināt ēkas siltuma zudumus un attiecīgi arī izdevums par apkuri un silto ūdeni. Vispār pasīvās mājas standarts ir radies Eiropas Savienībā, konkrēti Vācijā un Austrijā, kur jau uzbūvēts vairāk kā 6000 privātmājas, biroju un pat sabiedriskās ēkas. Arī Eiropas parlamentā aptuveni pirms mēneša pieņemts rīcības plāns, kas paredz gan pārvaldes ēku energoefektivitātes uzlabošanu, gan arī pasīvā standarta ievērošanu būvējot jaunas ēkas. Ir praksē konstatēts, ka izmaksas ir par 15–20% lielākas nekā būvējot šo māju parasti. Latvijā, ņemot vērā, ka Latvijā ir bišķiņ bargāks klimats, attiecīgi tā māja ir jābūvē vēl labāk. Viņa ir jābūvē labāk nekā Vācijā. Latvijā šīs izmaksas varētu būt arī plus 20%. Jā, uzbūvēt šādu māju ir salīdzinoši dārgāk, taču iegūta enerģijas ekonomija ilgtermiņā to kompensēs ar uzvīdu. Piemēram, ja klasiskā mājā apkuras iekārtu mēs izmantojam vidēji 250 dienas gadā, tad šajā mājoklī apkura būs nepieciešama vien aptuveni 150 dienas gadā. Attiecīgi, ikmēneša 150 latu maksājuma vietā par apkuri un siltu ūdeni pasīvā māja prasīs vien aptuveni 15 latus. Turklāt izklausās pavisam nenopietni, bet šajā mājā patiesībā nemaz nav un nebūs tādas klasiskā formā pazīstams apkuras iekārtas. Te arī sanāk ekonomija uz radiatoru un silto grīdu neuzstādīšanas rēķina un arī nav jāpērk nekāds kurināmais. Šajā mājā drīz tiks uzstādīta ventilācijas rekuperācijas sistēma. Ja siltums ar ventilējamo gaisu parasti tiek no mājas izpūsts laukā, tad šeit ventilācijas iekārta to siltumu nelaiž laukā un turklāt sajauc ar svaigo gaisu, ko piegādā telpās. Par pasīvām ēkām šobrīd ir vesela rinda stereotipu, kur cilvēki satraucās par to, ka pasīvās ēkās ir slikts gaiss, jo tur nav ventilācijas, pārāk blīva konstrukcija, gaiss neiekļūst caur sienām. Ventilācijas gaisam nav jāiekļūst ēkā pa sienām vai pa šķirbām vai pa spraugām vai pa celtnieku netīšām atstātiem caurumiem, bet tam ir jāienāk pa tām vietām, kas ir paredzēts gaisa, ienākšanai.